Pēc noteikta vecuma sasniegšanas, teiksim, 60 gadiem, var būt grūti uzturēt aktivitāti un veselību. Bet ja es jums teiktu, ka pietiek ar 10 minūtēm dienā, lai mainītu savu dzīvi, jums nav nepieciešama sporta zāle vai dārgs aprīkojums. Šodien mēs parādīsim dažus vienkāršus, bet efektīvus vingrinājumus, kas palīdzēs jums palikt aktīviem, stipriem un labā formā, jebkurā vecumā. Saites uz šī video partneriem atradīsiet aprakstā. Gatavi? Sāksim! Mēs bieži dzirdam, ka mums katru nedēļu jāpavada stundas sporta zālē, lai uzturētu sevi formā. Bet padomājiet vēlreiz, nav nepieciešams stundām svīst sporta zālē vai katru dienu noskriet kilometrus. Jaunākie zinātniskie pētījumi liecina, ka īslaicīgām, bet regulārām treniņu sesijām var būt ievērojama ietekme uz senioru veselību. Patiesībā šīs īsās sesijas var būt tikpat, ja ne vēl labvēlīgākas, nekā garākas un neregulāras sesijas. 10 minūtes var šķist maz, taču ar to pietiek, lai aktivizētu visus muskuļus un ievērojami uzlabotu veselību. Tikai 10 minūtēs jūs varat paaugstināt sirdsdarbības ātrumu, stiprināt muskuļus un uzlabot kustīgumu. Padomājiet, 10 minūtes ir tikpat ilgi kā jūsu iecienītā seriāla sērija. Jūs varat viegli iekļaut šīs īsās treniņu sesijas savā ikdienas rutīnā, neupurējot citas aktivitātes. Šīs 10 minūtes vingrošanas dienā vairs nav greznība, bet gan īsts ieguldījums jūsu veselībā. Veltot šo laiku katru dienu, jūs ieguldāt savā nākotnē un dzīves kvalitātē. Ieguldījums, kas ļaus jums pilnībā izbaudīt pensijas gadus, spēlēties ar mazbērniem, nenogurstot, ceļot un iepazīt pasauli bez stīvu locītavu ierobežojumiem. Iedomājieties, ka varat kāpt kalnos, atklāt jaunas vietas un piedalīties dažādās aktivitātēs, nejūtoties pārguruši. Un tas ir tikai sākums. Šo īso treniņu sesiju priekšrocības sniedzas daudz tālāk par vienkāršu fizisko labsajūtu. Regulāras fiziskās aktivitātes, pat mērenas, ir labākais veids, kā novērst dažādas hroniskas slimības, piemēram, diabētu, sirds slimības vai pat dažus vēža veidus. Turklāt tas var uzlabot jūsu garastāvokli, mazināt stresu un paaugstināt enerģijas līmeni. Tātad, kā redzat, šīs 10 minūtes dienā nav laika izšķiešana, bet gan laiks, kas ieguldīts jūsu veselībā, enerģijā un dzīves priekā. Katra minūte ir svarīga un veicina garāku un laimīgāku dzīvi. Atvēliet sev šīs 10 minūtes un jūs sajutīsiet atšķirību. Tagad, kad esat pārliecināti par šīs 10 minūšu treniņu programmas priekšrocībām, sāksim. Jūs redzēsiet, ka tas ir viegli, ātri un, pats galvenais, ļoti efektīvi. Nav nepieciešams sarežģīts aprīkojums, jūs varat veikt šo treniņu mājās, savā tempā un drošībā. Jums ir nepieciešams tikai nedaudz vietas un krēsls dažiem vingrinājumiem. Sāciet ar vieglu 2 minūšu iesildīšanos. Tas ir svarīgs solis, lai sagatavotu ķermeni vingrinājumam. Pagrieziet rokas, vispirms vienā virzienā, tad otrā. Veiciet vieglus stiepšanās vingrinājumus, lai aktivizētu muskuļus un locītavas. Ideja ir sagatavot ķermeni slodzei, nepārspīlējot. Tāpēc nesteidzieties, dziļi elpojiet un sajūtiet, kā muskuļi atslābinās. Tagad ir pienācis laiks 4 minūšu spēka treniņam. Šie vingrinājumi ir paredzēti, lai stiprinātu muskuļus un uzlabotu izturību. Sāksim ar 10 pietupieniem ar atbalstu. Pietupieni ir lieliski piemēroti kāju un sēžas muskuļu stiprināšanai. Ja esat iesācējs, nebaidieties izmantot krēslu kā atbalstu. Mērķis ir pareizi un pakāpeniski veikt kustības. Pārliecinieties, ka ceļi neizvirzās tālāk par kāju pirkstiem. Pēc tam veiksim 10 atspiešanās pie sienas. Šis vingrinājums ir lieliski piemērots roku un plecu muskuļu stiprināšanai. Atkal pielāgojiet vingrinājumu savam fiziskās sagatavotības līmenim. Jo tālāk atrodaties no sienas, jo grūtāks kļūst vingrinājums. Atrodiet sev piemērotāko attālumu. Pabeidziet šo spēka treniņa daļu, paceļot kājas 20 sekundes sēdus stāvoklī. Šis vingrinājums ir vienkāršs, bet ļoti efektīvs. Šis vienkāršais vingrinājums ir lieliski piemērots kāju un vēdera muskuļu stiprināšanai. Pārliecinieties, ka mugura ir taisna un kājas celiet lēnām. Tagad pāriesim pie 2 minūšu līdzsvara un kustīguma vingrinājumiem.
Šie vingrinājumi ir svarīgi, lai novērstu kritienus un uzlabotu koordināciju. Stāviet ar taisnu muguru un mēģiniet noturēt līdzsvaru uz vienas kājas 10 sekundes. Pēc tam nomainiet kāju. Ja jums ir nepieciešams atbalsts, turieties pie kreisla vai sienas. Šis vienkāršais vingrinājums ir lieliski piemērots līdzsvara uzlabošanai un kritienu novēršanai. Atkārtojiet vingrinājumu ar abām kājām. Pabeidziet šo daļu ar vieglu plecu, muguras un kāju stiepšanu. Stiepšanās palīdz saglabāt kustīgumu un mazināt muskuļu sasprindzinājumu. Mērķis ir atgūt elastību un kustīgumu. Viegli izstiepieties, nepiespiežot ķermeni un dziļi elpojiet. Visbeidzot, atvēliet sev 2 minūtes pelnītas atpūtas. Atpūta ir tikpat svarīga kā pats vingrinājums. Apsēdieties ērti, aizveriet acis un koncentrējieties uz elpošanu. Ļaujiet prātam atpūsties un ķermenim atjaunoties. Dziļi ieelpojiet caur degunu un lēnām izelpojiet caur muti. Sajūtiet, kā ķermenis atslābinās ar katru elpas vilcienu. Ļaujiet ķermenim atpūsties, atbrīvojiet visu spriedzi. Izbaudiet šo miera un klusuma brīdi, un tas arī viss 10 minūšu treniņam. Jūs varat lepoties ar sevi. Atkārtojiet šo treniņu katru dienu, lai baudītu visas tā priekšrocības. Trešā nodaļa – fizisko aktivitāšu integrēšana ikdienas dzīvē. Es zinu, ko jūs domājat, vieglāk pateikt nekā izdarīt, ar manu aizņemto grafiku nav iespējams atrast 10 minūtes dienā. Padomājiet vēlreiz. Nav tik grūti, kā jūs domājat, atrast laiku, lai kustētos. Knifs ir pakāpeniski integrēt šo programmu, pilnībā nemainot savus ieradumus. Sāciet ar īsām vingrojumu sesijām, pat dažas minūtes var būt noderīgas. Piemēram, jūs varat vingrot tūlīt pēc pamošanās, pat pirms brokastīm. Pietiek ar dažām minūtēm stiepšanās vai īsu pastaigu. Tas palīdzēs jums sākt dienu pareizi. Jūs būsiet pārsteigti, cik ļoti tas uzlabos jūsu garastāvokli un produktivitāti dienas laikā. Ja neesat rīta cilvēks, neuztraucieties, vienmēr ir citas iespējas. Jūs varat arī vingrot vēlāk dienas laikā, neilgi pirms vakariņām. Tas var būt lielisks veids, tā kā atpūsties pēc garas dienas. Tas palīdz mazināt dienas stresu un labāk gulēt. Jogas nodarbība vai daži elpošanas vingrinājumi var darīt brīnumus jūsu miegam. Un atcerieties, ka svarīga nav pilnība, bet gan noturība. Svarīgi ir ievērot regulāru grafiku, pat ja tas ir īss. Neesiet pārāk skarbi pret sevi, ja nokavējat kādu treniņu sesiju. Svarīgākais ir atsākt, tiklīdz tas ir iespējams, un nepadoties. Pat 5 minūtes fizisko aktivitāšu ir labāk nekā nekas. Katrs mazais solis ir svarīgs un tuvina jūs labākai veselībai un labsajūtai. Atcerieties dažādot savas aktivitātes, lai izvairītos no garlaicības. Dodieties pastaigās, brauciet ar velosipēdu, peldiet vai pat dejojiet. Svarīgi ir būt aktīvam un izbaudīt to, ko darāt. Un neaizmirstiet par atpūtu. Ieklausieties savā ķermenī un atpūtieties, kad tas ir nepieciešams. Atveseļošanās ir tikpat svarīga kā pat piepūle. Svarīgākais ir atsākt, tiklīdz tas ir iespējams, un nezaudēt drosmi. Pat ja esat nokavējuši dažas dienas, nepadodieties. Turpiniet no vietas, kur pārtraucāt, un atcerieties, ka katrs mazais solis ir svarīgs. Pat 5 minūtes fizisko aktivitāšu ir labāk nekā nekas. Katra piepūle ir svarīga un tuvina jūs labākai veselībai un labsajūtai ilgtermiņā. Tāpēc negaidiet vairs, uzvelciet sporta apavus un sāksim! Jūs redzēsiet, ka fizisko aktivitāšu integrēšana ikdienas dzīvē var būt vieglāk un jautrāk nekā jūs domājat. Sāciet jau šodien un padariet fiziskās aktivitātes par savas dzīves sastāvdaļu. Jūs pamanīsiet gan fiziskās, gan garīgās priekšrocības. Ko jūs gaidāt? Uzvelciet sporta apavus un sāksim! 4. nodaļa. Veltiet laiku sev, jūs to esat pelnījuši! Lūk, jums ir visi svarīgākie padomi, lai saglabātu aktivitāti un veselību pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas. Atcerieties, ka fiziskās aktivitātes, pat mērenas, ir labas veselības un dzīves baudīšanas atslēga. Tāpēc kustieties, dejojiet, dodieties pastaigās, nodarbojieties ar dārzkopību, brauciet ar velosipēdu, atrodiet aktivitātes, kas jums patīk, un nodarbojieties ar tām regulāri un ar prieku. Un pats galvenais, mirstiet dalīties ar skajiem padomiem ar mīļajiem draugu ģimeni. Kopā mēs varam rūpēties par dzīvību un baudīt kāli. Tagad kārta. Tagad
jūsu rokās. Sevi formā pēc 10 gadu vecuma ir iespējams. Tas ir paredzēts visiem. Ar nelielu gribas spēku un šo vienkāršo programmu jūs varat uzlabot savu ikdienas dzīvi un justies enerģiskāki. Atcerieties, ka svarīgākais ir regularitāte. Pat 5 minūtes ir liels solis veselības labā. Rūpējieties par sevi un tiekamies drīz. Lai jauka diena! Neaizmirstiet nospiest pogu patīk, abonēt kanālu un dalīties ar video.